Dziļi pazemes slāņos, sabrūkot urānam un rādijam, rodas radons. Radioaktīva gāze bez smaržas un bez krāsas, kas pa spraugām zemes garozā nonāk virszemē un kur to var ieelpot cilvēki. Zināmā koncentrācijā gāze ir kaitīga cilvēka veselībai. Man ienāca ziņas, ka Amerikā ļoti svarīga tēma. Pērkot māju, pārdodot māju, ir konstatēt, vai mājā nav radona. Tas ieinteresēja mani, vai man mājā ar gadījumā nav radona. Un izrādījās, ka tieši tāda zona ir man mājai apakšā. Radona gāzei uzkrājoties iekštelpās un to ilgstoši elpojot, būtiski pieauga risks saslimšanai ar plaušu vēzi. Tāpēc gāzes mērīšana ir svarīga katrā mājoklī. Latvijā gāzes koncentrācijas norma ir 200 bekereli uz kubikmetru. Savas mājas pagrabā Didzis nomērīja 1000. Tie aparāti, kas bija tirgū, neviens neapmierināja mani pēc savas funkcionalitātes, jo vai nu tas aparāts mēra veselu diennakti, tādi bija, kas samērā ātri mēra, bet tie atkal bija jātur pieslēgti pie tīkla. Un tā, tepat uz privātā darba galda, Didzis sāk veidot iekārtu, kas galu galā spēs konkurēt ar citām radona mērīšanas iekārtām pasaulē. Tika izdomāts arī kaut kas nebijis industrijā. Ionizācijas kamerai ir diezgan liels spriegums vajadzīgs. Īpašs risinājums, kā no baterijām to lielo spriegumu uzturēt un netērēt daudz enerģijas. Tas ir tas īpašais, kas ir patentēts jau starptautiski. Un nākošais etaps ir domāt par kastīti, un kastītes zīmējumi rekušeku ir tapuši. Es ņēmu šitādas te skīces, mēs pēc tam tur vienkārši ņēmām un pie tā korpusa likām. Tad parādās uzkrītošas dažādas maliņas, un jums viņas nepirks. Tā rodas unikāls, kompakts, autonoms un precīzs radona mērītājs, kas galu galā apmierina Didzi un viņa kolēģus. Izņemot ekrānu un elektronikas komponentes, visa ierīce tiek ražota tepat Latvijā Saftehnika ražotnē. Tā ir iekārta, kas strādā autonomi no baterijām, pie tam gana ilgi strādā, gadiem var nostrādāt, un mēra ar stundas ātrumu. Šis ir digitāls produkts, un iegūtie dati nav jāpieraksta burtnīcā. Ar Bluetooth palīdzību dati nonāk telefona aplikācijā, kur tos iespējams analizēt dienas, mēneša vai gada griezumā un pieņemt daudz izsvērtākus lēmumus, piemēram, par ventilācijas ierīkošanu telpās. Radona One noieta tirgus ir galvenokārt ASV un Eiropas kalnainie apvidi. Vienlaikus tas, ko Didzis nomērīja savā pagrabā, liecina, ka arī Latvijā un citos mazāk kalnainos apvidos radonam būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Ja mērījumu veikšanai vairs nav nepieciešams vairākas dienas un dati var tikt uzkrāti automātiski, ir iespējams iegūt precīzāku radona zonu kartējumu un veikt radona koncentrācijas samazināšanu ēkās atbilstoši konkrētā brīža situācijai.